Omletes vīra dziesma slēpj diezgan satraucošus noslēpumus. Ko apvards paslēpa kafejnīcā? Kāda ir īstā cepuma recepte? Bet vēl svarīgāk, kas notika ar šiem 3 tēliem? Sagatavojieties, draugi, jo tas, ko mēs šodien atklāsim, jums neļaus gulēt. Tiem, kas nepazīst Dāgpels, mēs runājam par šausmu spēli, kurā ir Upwords, kompānija, kas izmanto tēlus, dziesmas un krāsainas ainas, lai savās telpās paslēptu daudz tumšākas lietas. Šajā spēlē, tāpat kā daudzās šāda tipa spēlēs, ir jāatrisina mīklas un galvaslauži, un starp tiem ir pats satraucošākais – jāsagatavo cepums. Taču tas nav parasts cepums. Kafejnīcā Omletes vīra dziesma mums pastāsta, kā to pagatavot. Tas izklausās pēc parastas mīklas, līdz brīdim, kad sāc saistīt recepti ar plakātiem, kurus atrod apkārt kafejnīcai, briesmoņiem un it kā sastāvdaļām. Un ja jūs to labi analizējat, kafejnīca nemaz nav īsta mīkla, drīzāk tā izskatās pēc nozieguma vietas. Dziesma parādās tikai kā ceļvedis, bet pati recepte ir pārāk dīvaina un satraucoša. Jo, ja tu padomā labi, sastāvdaļas, ar kurām mēs gatavojam cepumu, šķiet ir saistītas ar dažiem tēliem spēlē. Bet pats dīvainākais ir tas, ka, kad cepums ir gatavs, tā iedarbība izraisa halucinācijas. Bet kāpēc? Ja tiek pieņemts, ka tiek izmantotas tikai kazenes, banāns un baltais šokolāde. Un svarīgi ir tas, ka dziesma neparādās tikai vienā veidā, tai ir 3 versijas. Pirmā izklausās kā parasta ļoti lipīga bērnu dziesma, otrā jau šķiet nedaudz dīvaināka, jo tā pārāk daudz atkārtojas. Gandrīz tā, it kā spēle gribētu panākt, lai šī melodija tev iesēžas galvā. Bet trešā ir visa atslēga. Tur tā vairs neizklausās tikai pēc vienkāršas dziesmas. Šajā versijā mums jau ir it kā meleņu, banāna un baltās šokolādes cepuma recepte. Ir sajūta, ka pirmā tevi novērš, otrā tevi ieprogrammē, bet trešā dod norādījumus. Un tieši tāpēc ir jāskatās uz Ombre Omelette video ar citām acīm. Tur blakus viņam parādās 3 tēli – meitene, zēns un gorilla. Visi izskatās laimīgi, it kā viņi būtu daļa no bērnu reklāmas. Dziesma skan jautri un viss izskatās droši, bet tā ir versija, kuru apvards vēlas, lai mēs redzam. Jo, kad mēs nonākam pie kafejnīcas plakātiem, tie paši tēli vairs nestāsta to pašu stāstu. Ja jūs uzmanīgi paskatāties, tie ir tie paši tēli kā video, viņi izskatās laimīgi, bet kafejnīcā viņi parādās ievainoti un ļoti nobijušies. Tas ir tāpēc, ka video nerāda to, kas patiesībā notika. Tā ir tikai meli, ko Upwords izmantoja, lai slēptu patiesību. Pirms apskatīt plakātus ir jāzina, kas ir tās 3 radības, kas parādās aiz viņiem. Chompy Chasey. Tas ir objekta monstrīgais suns. Tas ir milzīgs, agresīvs un ar bīstamiem zobiem. Dinky Drinky. Tā ir Upwords, talismans ar bērnišķīgu izskatu, bet daudz groteskāku ķermeni, kas ir savienots ar apkārtējo vidi. Un Fortune Dweller, kas ir agresīva būtne. Un tas ir tāpēc, ka Chompy, Blinky un Fortune Dweller neparādījās plakātos vienkārši tāpat. Tās ir svarīgas radības spēlē. Un katra no tām šķiet saistīta ar kādu no varoņiem, it kā tās stāstītu, kas ar katru notika. Pirmais plakāts ir par meiteni. Viņa parādās ar zilām melenēm. Parastajā receptē melenes ir sastāvdaļa, kas piešķir cepumam krāsu. Bet plakātā viņa neizskatās laimīga. Viņai ir sarkanas acis, saplēpta kleita un uz rokas ir pēdas, it kā kaut kas viņu būtu sakodis. Un tieši aiz viņas stāv Chompy Chasey ar atvērtu muti. Izskatās, ka Chompy varētu būt saistīts ar to, kas notika ar meiteni. Varbūt viņš viņu sakoda, lai viņa paklausītu apvards norādījumiem. Ar gorillu ir līdzīgi. Viņš parādās ar banāniem. Un banāns ir cepuma pamats, kā galvenā sastāvdaļa receptē, bet gorilla neizskatās laimīgs. Patiesībā viņš izskatās nobijies. Un fonā parādās Binky, paslēpies džungļos. Tas varētu liecināt, ka gorillas gaļa tika izmantota cepuma pamatā banāna vietā. Un ar zēna saikne ir vēl skaidrāka. Viņš ir saistīts ar baltās šokolādes gabaliņiem, kas ir cepuma virskārta.
Bet tāpat kā meitenei un gorillai, arī viņam ir sarkanas acis, rēta un izspūruši mati. Un aiz viņa parādās Fortune Dweller. Un mums jāatceras, ka šis briesmonis ir saistīts ar acīm, un vienīgā sastāvdaļa, kas trūkst, ir šokolāde. Tātad, ja Fortune Dweller parādās aiz zēna, tas mums norāda, kuru viņa daļu izmantoja receptei. Spēle mums tieši nesaka, kas notika ar meiteni, gorillu un zēnu, bet tā iezīmē pārāk skaidru likumsakarību. Katrs tēls tika izmantots kā sastāvdaļa, un tas viss savienojas ar ļauno sauli. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc tieši ļauna saule? Redziet, teātrī saule vispirms parādās kā nevainīgs un bērnišķīgs draugs. Bet, kad atklājas Upwards īstā seja, saules izteiksme mainās, it kā būtu kaut kas, ko viņi slēpj. Tāpēc viņa parādās plakātos, vērojot no varoņu aizmugures, it kā viņa pārstāvētu viltus laimes versiju, ko Upwards izmanto, lai noslēptu to, ko ir izdarījis. Un tur recepte sadalās divās daļās – skaistā ar mellenēm banānu un baltu šokolādi, un tumšā, kurā ir čompi ekstrakts, bojāta gaļa un acis. Tātad, ja mēs to visu apvienojam, iznāk, ka meitene ir saistīta ar mellenēm. Tas ir receptes krāsa, un aiz viņas parādās čompi. Pēc tam mēs atrodam čompi ekstraktu, kas ieņem to pašu vietu. Gorilla ir saistīts ar banānu, kas ir cepuma pamatā. Un uz viņa plakāta parādās Pinky. Un īstajā receptē šī banāna bāze patiesībā tiek aizstāta ar bojātu gorillas gaļu. Un zēns ir saistīts ar baltās šokolādes piedevu, virskārtu, jo aiz viņa parādās Fortune Dweller. Un šokolāde, kas būtu mazā acis. Un vairāki no šiem ingredientiem nav redzami pirmajā acu uzmetienā. Tie atrodas zonās, kurās drīkst ieiet tikai pilnvarots personāls. Bet kā? Kāpēc? Ja tās ir tikai cepumi, vai ne? Te parādās ombre omelete. Viņš neizskatās pēc briesmoņa. Viņš drīzāk ir draudzīgs talismans, kas dzied, smaida un tevi vada. Lai nevienam nerastos aizdomas par zvērībām, ko darīja Upwards. Turklāt daudzi pilnībā ignorēja to, ka tieši tad, kad tev jau ir visi cepuma sastāvdaļas, procesa laikā notiek kaut kas ļoti aizdomīgs. Tu izvēlies, ko likt, un aktivizē mašīnu. Līdz šim viss ir kārtībā. Bet cepums netiek pabeigts tavā acu priekšā. Tā nonāk zonā, kuru mēs neredzam. It kā vissvarīgākā procesa daļa būtu jāslēpj. Un tas, mani draugi, manuprāt, nav nekas labs. Jo, ja recepte būtu parasta, nebūtu nekā ko slēpt. Viņi ļauj mums izvēlēties sastāvdaļas, bet nekad neļauj redzēt, ko beigās pievieno. Un, kad beidzot apēdam cepumu, spēle praktiski apstiprina, ka tā nebija parasta pārtika, jo varonis ne tikai apreibst vai jūtas slikti, viņš sāk halucinēt un beigās zaudē samaņu. Un šajā halucinācijā cepums parādās ar acīm un mēģina mums uzbrukt. Šī detaļa ir pārāk dīvaina, ja jūs mani jautājat. Jo tumšais pārklājums, ko mēs iepriekš atradām, arī bija acis, un zēns no plakāta bija saistīts ar Fortune Dweller. Tātad, ko mums patiesībā lika apēst? Nu, mani draugi, šī teorija nav radusies vienkārši tāpat. Mums patiešām ir pavedieni, un līdz šim mums ir dziesma, kas sniedz it kā recepti. Mums ir 3 sastāvdaļas. Un interesanti, arī video parādās 3 personāži, 3 diezgan dīvaini plakāti un, protams, 3 briesmoņi. Pēc tam cepums tiek pabeigts ārpus kadra, tas izraisa halucināciju un tas parādās ar acīm. Tātad ombre omelete dziesma iespējams nekad nav slēpusi patiesību. Varbūt viņš mums vienkārši visu noziegumu izstāstīja tikai kā bērnu dziesmiņu. Sliktākais ir tas, ka ja mums ir taisnība, tad mēs nevis vienkārši atrisinājām parastu kafejnīcas mīklu, mēs atkārtojām šo briesmīgo recepti. Spēle liek mums meklēt sastāvdaļas. Dziesma mums pasaka, kuru izmantot. Plakāti šķiet brīdina mūs par to, kas notika ar šiem personāžiem. Un tomēr mēs sekojām receptei līdz galam. Upwards ne tikai noslēpa šausmīgu noziegumu, tas to pārvērta dziesmā un cepumā. Un mēs apēdām pierādījumus. Slimākais ir tas, ka viss bija mūsu acu priekšā jau no paša sākuma. Tāpēc sakiet man,
Vai cepums lika mums halucinēt, vai arī tas vienkārši parādīja, ko mēs patiesībā apēdām? Mēs lasīsim jūsu komentārus un tiekamies nākamajā video.